visiem? Video atcerieties šito? Iesvīdis, ne, puisis? Novi projekti. Čau, jauns projekts. Spontāni radās. Nu, mēs jau tā kā bišķiņ iesākam jau Mēs iesākam, tāds... Izdomājam parādīsim uz Random džeta. Bez īpašnieka. Bez īpašnieka. Nav saimnieka, nav īpašnieka. 500 eiro budžets. 500 eiro džeta, jā. BKD džeta. Tātad ilgi domājam, skatu neizgāja. Sliekšņi jāmetina. Stikls tur jāmaina, bremžu šļauciņas. Visādi sīkumi. Visādi sīkumi. Trakākais sliekšņi jāmaina. Sliekšņi nopirkti. Varam nomainīt. Zinu, kā darīt. Varbūt pārbaudam skats džeka kompetenci. Nu, ne jau ņirgāties, bet tā, zinu. Sapūšam putas iekšā. Interesē? Kroči, riktīgi tādu perikupu gājienu. Uztaisam vienkārši trash content, kā Kristaps teikt. Maz budžeta. Es tikko uz apšoviem stāvēju, tikko riežot ārā. Nu, jā. Sēdēju uz jumta. Un, principā, viņš jau sācies uz trash content. Nu, viņš jau ir nosmerējis tevis un... Mēs sapratām, ka tā varbūt tāda forša ātra epizodīte, kā mēs metinām sliekšņus ar metināmu aparātu. Pa 10 eiro metināmies. Misiņu rallī metināmies aparāts. Jā. Es nezinu, varbūt... Tu parādīsi? Jā, tu slikšķis var kaut kā. Tāpat izsaizies šitin, te šitā. Un... Višķiņš atpakaļ jāpavalc. Bremzes vēl nav vien. Nu, to mēs sataisīsim. Tas skaidrs. Nu, kaut tāds jau. Un šitā te? Kroči, sāksim ar šeit. Nu, te jau bišķiņ, un tad mēs aizējam uz šeienē, jā? Nu, tur tā. Tur viss cepumā ir. Te augstāk arī aiziet viss, kroči. Remonta detaļi tik augstu nesniedzās vienkārši. Tur vajag taisīt no rokas visu. Un... Mēs ar Jāni ilgi diskutējām par to, kurš viņai mainīs un metinās sliekšņus. Es teicu, ka Kristupam vajadzētu tā kā kursu darbu. Un... Nē, teorētiski kursi tie būtu, ja? Praktiskie kursi. Nu jā. Es jums saku, es tev Kristupu kursus uzsaukšu. Viņš nav tik, nu, tāds speciālists liels un tā, un es jums vajag, es tev kursus uzsaukšu samatināt sliekšņus 2 džetām. Jā, ir vēl viena tāda džeta, par to citreiz. Un tad mēs tagad šodien nospriedām, ka varētu vienkārši aizmetināt ciet. Jā, ar celtniecības metināmo. Celtniecības metināmo. Tad, nu, jums būs jānoskatās uz šo visu no malas. Procesu GoPro. Gan jau, ja kaut kā, nezinu. Brauks garām ievadīs Kristapu. Aizmirst Kristaps paņemt līdzi. Jā. Es gan jau ātri sametināšu. Kad tu domā metināt? Nu, es jau varu pārcelt to pa nedēļu viņu. Nu, jā. Nu, mēs kraču esam iesākuši. Mēs esam iesākuši. Ledus sakastējies. Dzīvnieciski epizode, kā mēs saremontēsim uz skatu tačku. Nezinu, vai būs interesanti. Nu, nav vīzeles dīzels nemaz. Bet ar milzīgu potenciālu BKD motors iekšā. 2 litri, 16 vārsti. Jā, var poti. Mēs varam kaut kādu vieglu, kaut kādu. Ir kaut kāds decits, ko mēs varam izdarīt viņai? Ko mēs varam? Nu, kaut ko, es nezinu. Uzķilnēt? Jā. Vai mēs viņu varam vienkārši... Ko mēs pēc tam ar viņu darīsim? Vai viņu vajag uztilnēt? Varbūt aizies kā donors kādreiz. Nu, jā. Bet līdz tam? Bet līdz tam bašīs viņu. Jā. Runāsim latviski korekti. Pagā, kā mums bija par tiem krēsliem jāsaka? Kā? Sēdeklis, jo beņķis ir kapos. Sēdeklis. Krēsls? Pie galda? Nezinu. Sēdeklis, beņķis, man liekas. Beņķis ir kapos. To es atceros, laikam. Tā bija OTV, ne? Kas ir sēdeklis? Laikam. Sēdekļi? Nē, es tīri tikai tā. Lai kāds komentu ierakst. Čunkā. Čunkā sveiciens tev. Savu mašīnu es aizmirstu pie mums. Jā, mums ir tāda uzkārusies, tavu tā pasaciņa ir palikusi šeit. Pasaciņa? Kad tu būsi mājās? Un paņemsi savu pasaciņu? Viņš gan jau šitā jau skatās, un jau sen jau vāloja ar viņu.
Sen jau paņēmis pastaciņu mājās. Sen jau pastaciņu paņēmis mājās. Tā kā jā, nu... Tehniskā pauze. Tā kā jūs mainat stiklus, nebraucat pie diletantiem, kas jums saskrāpēs šo vietu. Pēc tam rūsē jumts. Vai... Iedomājiet, šito skatāties līdz. Tā kā jūs vajag mainīt stiklus un nevēršties pie mums. Mēs šito nemākam. Bet nu budžets ierobežots. Jā. Tāpēc tā jau stiklu pa dārgu nopirka. Jā. Tas tāpēc, ka viņam ir tas sensors lietas. Mans pēc viņš ir palika karājoties vienkārši. Kāpēc? Viņam nebija citu variantu? Ja bez lietas sensoru, viņi vienkārši paņem un tā. Nē, tad spogulis jāpāk. Un tad tā. Jā. Bet šī varētu būt traumatika mašīna, ne? Jā. Jesse. Točno! Jesse, you don't have brake calipers. Runājot par otru slieksni, nu nav viņš tik traks tas slieksnis, bet... Viņi jau ir lipīti. Ir bišķiņ niansītis, tur ir iemeties caurvējš, tur ir iekšā. Ķerās kājā aiz otras sliekšņa. Es redzu, bišķiņ tā. Varbūt var pataisīt jūs nedaudz gaišākus. Tā kaut ko. Mēs varam ielikt video aprakstā vietu, kur vērsties pie normāliem stikla meistariem. Jā, starpcīt, ir kantors, kas... Ir cilvēki, kas to dara. Mēs vienkārši negribam naudu maksāt. Mums budžets, vīri budžets. Tā kā jā. Es nevaru kaut kādu uztaisīt viņu par kaut kādu trash sleeper bildu. Tam mums to Bruno vajag ņemt, šampaniešu. Kāpēc? Viņš sūdīgi izskatās. Nu, nē, bet Šitā labi izskatās. Šitien tur tas motoriņš iekšā. Nu jā, tas vienīgi. Bet viņi izskatās labi, viņi neizskatās pēc trash tik ļoti, kā mēs viņu uztaisam tagad. Tur iesiedīsim līmu un uzliksim jaunu stiklu. Diskačus varētu uzmest, ne? Ja diskačus mums ņems nost. Bet ir jau kolekcijā. Man ir, tev ir, ko mēs varētu uzlikt uz tā projekta. Skaistas kaut kādas? Jā, kaut kādas labas. Uztaisīt 90 centu sēdinājumu. Jānis zina 90 centu sēdinājumu. Nē, Kristap, tu man liekas aizrāvies tikko. Tu zini, kāds ir 90 centu sēdinājums? No. Viena flekšu ripa. Viena flekšu ripa? Nav vairs tik lētas flekšu ripas. Lūgā Brazīvs aizgāja no tirgus. Cik maksā viena flekšu ripa? Vairāk, man 3 eiro tādu labu. Tur jau nevajag labu. Tur ir pastāv iespēja, kad pie pirmā zaļējiena viņa izšķīst, tāpēc ka atspēr trāpu. Bet... Nu, nav vairs tās lētās. Labi. Pie GoPro satura? Šodien mēs nemetināsim. Šodien mēs stiklu nomainīsim. Jā, bet es varbūt iepilnēšu pēc tam, kā Jānis būs ielīmējis to stiklu iekšā, bet pie šā mēs arī pārtraucam šis filmēšanas darbības. Tāks defekti, ar kuriem mums jāstrādā. Šajā pusē vispār es teiktu, ka viss ir ok. Reku šeit es tādu mazu plaisiņu atradu. Tas vienkārši aizmetināsies ciet vispār bez stresa. Tā kā no apakšas šeit viss būtu tīri gludi, man kas nepatika. Šitas ir tā kā vaļā. Es laikam pielocīšu ar plaķinēm šito un pieķeršu te vienu punktu. No to atrāpsams problēma. Te mums ir šitāds un te. Kristaps saka, lai es metinu ciet ar metināmo. Bet... Nē, mēs nevaram tā. Nu, to bišķi ar putām aizpūšam šitien. Bet tas, man liekas, būs pat traki, jo pēc tam viss būs jākas ārā. Jo jāmetina tāpat viņi kaut kad būs. Tāpēc es izdomāju labu risinājumu. Paņemšu šitā slieksnīti. Šitien izgriezīšu ārā gabalu. Un uz pasgriežēju skrūvēm vienkārši pieskrūvēšu viņš šeit vietā. Un viss te būs ideāls. Tā puse būs principā vieglāka. Te vienīgi vēl jāiztais ciet. Te gan var iepūst. Iepūst šķidro metināmo iekšā. Nu, kaut kā tā, ka mums vēl šļauciņi. Galīgi beigt, to ir jāstājas obligāti un rocinas trosī te. Kur trosa ir nekustīgi palikusi, to mēs nomainīsim. Nu, bez variantiem kaut kādas lietas, jo tomēr ir jānomaina. Labi, es ceros pie metināšanas. Man, let me tell you something. Pull up, get lit, pull out. Simple as that.
Kas pa mētinājumu šuvi? Wow! Un viss, un magnēts cers, un viss būs baigi labi. Šito arī aizmetināju uzreiz ciet. Un aizmetināju uzreiz šito caurumu ciet. Tagad man ir, kamēr škalst metinājums, tikmēr tehniskās lietas sataisīšu. Tur nav ko baigi rādīt. Kristof, tur ir ko rādīt? Tehniskajā lietā? Jā. Tur jau viss tā kā pēc grāmatas būs. Tur viss būs kā pēc grāmatas, jā. Jo, turpinām ar metinājumu. Pats sataisīšu tehniskās lietas un tad teros pie metināšanas. Jā, viņš baigi neturās. Liekam tā jau pūšam nost, jā? Nezinu, kāpēc tam sliekšu maiņai tik milzīgas cenas ir. 8 samarezi. Un UBS-iņš. UBS jau palīdz pret koroziju, ja? Pret korozijas apstāda UBS uzreiz. Tā kā vispār pateikt nevar, ka tu nekā nav. Ko Jurka teikt? Ko Jurka teikt? Jurka, ko tu teikt? Šis labs, ne? Pret korozija augstākā līmeņa pakāpē. Un te jau sākotnēji problēmas. Jau, bet jūs tur man nenosodat, ja? Te podkāsts jātais. Visi mūs tagad nosodīs. Diletanti, krāpnieki. Kā jūs tā varat? Tu tieši metināt otru. Es apakšu reiz nopūtīšu, lai paliek tikai augšu. Un tad, pēc kā jālaiž lēt, durvis jāņem ārā. Tur grūtāk sametināt, tu durvis jāņem ārā. Kur tu brauc, Kristof? Ar džetu uz mājām? Tikko pēc metināšanas izmēģināt salonu, vai ne? Jā. Tāda labi. Turpinam. Kristof, tu paskaties. No kurienes, Kristof, štai krāsa ir? No kurienes šī krāsa, kā tu domāji? Kur tu dari? Arī piekrāsēt vienu. Bez pieturzīmēm nevar? Jā. Bet tā skaisti. Vispār neredz, ka viņš būtu aiztiks, pasties. Jā, noņem nost sliekšu, uzlika. Jā, gumijas uzlika, jānoņem nost. Jā. Tā kā sarunāts. Vispār elegants, jā. Tā otra puse, tur būs trakāk. Tur būs ļoti trakāk. Otra puse. Te būs ko pametināt. Jau ir metināts? Kristof, kā tev metinājums šuvis? Kāds jau ir metinājis? Viņam kaut kas beidzies ir laikam. Viņš sanāk pa jaunu tālāk sarūsēja. Wow, maska. Tanī. Wow. Tajā zaļajā. Galvenais apakš neizplēs, apakš vēl turās kopā. Tajā zaļajā Auģikā, ja? Kur mēs toreiz braucam skatīties, ja? Red Jāni. Ir maska iekšē. Tas ir Covid?
Apakšā ir mitrs pēc apstrādes. Zaļais auģiks sataisīts. Sūtīja ziņas, ka bija sajūt. Zini, kas viņam slieksnī ir? No. Čība. Čība? Jā. Maska. Covid. Nē, nu ļoti skaisti. Nu, zināms, ka ir skaidrs, kurā gadā viņi taisīja tā mašīna. Kurā gadā viņi metināja. Bet tu, kam tu kas ārā? Tev vairāk vai tas metināšanas stiepli tad? Jēviķi, cik tu tā rūs iekšā. Bet konstruktīvi viņš jau ir labs, redzi? Kur tas krons tad ir? Es nesaprotu, kur viņš paliek? Nu, reāli šī pūsts iekšā krons, kur urbums ir bijis. Kur viņš ir? Rekur? Nē. Nē, nu kā tas ir oriģinālais paskas? Viņš nekur nav bijis iekšā. Cilvēks ir apkrāts, viņam ir uzrubuši caurums un viss. Un tagad mums ir jābūt tiem muļķiem, kas viņu metināt savreiz. To atstāt, tas tur labi turās. Tad mēs vienkārši apslīpēsim, vai ne, lai viņi taisni izstās. Kā to formu dabūt. Tur būs ko? Es aiziešu pēc metinājumā, jā? Es jau pēc metinājumā. Jā. Nē, tur nelēnis, tur jau apstrādāja, tur jau apakšī gatavi. Apakšī jau sametināt. Palikt tikai augšķi. Nē, nu skaisti. Visā visumā. Tiešām krons vispār nekur nav. Te ir viens. Esmu šādi aizskriešs mājā. Man ir vēl viens metināmies. Tur jau domā... Viņš cilgi pastāvies. Man ir vēl viens. Šis iznāks mums palicis. Okay. Man ir vēl viens sēž šokar. Tur bija tas īstā stiepla ņeržas, kas mazāk rūsā. Aiziešu pakaļ, ja? Tur tāds pauzi. Metinātājs ir ieradies. Tas strādā. Tad patīrīt māks uzgāt. Tad esmu metinājuši. Jā. Jāni? Jā. Pa cik eiro tu uzvilk to masku? Cik eiro esmu tirgosim? Nē, pa cik eiro tu uzvilk to masku? Uzvilkt? Jā. Es negribu viņu vilkt, ne pa cik eiro. Oh. Tagad mēs tikai. Jūs dzirdat, ka cits kodietis? Tā kā divās etapos tas taisīt varbūt. Ko viņi saka, kad ilgi ir metināti? Dārgi un ilgi. Kurš to ir pateicis? Viņš tādu melu. Zini, ko varbūt vajadzēja? Formu jau reiz? Jā, uzteicīt. Un piespiest tā kā? Jā. Apgriezīsim. Es uzpūtīšu formu. Šāds, ko Platīns teica, kad baigi neizplašās, ja? Durvju ailēm, kas paredzēts. Šitā? Jā. Ā. Nu tā ir durvju aile tieši. Nu, kā reizi. Kāda sakritība. Velderus. Kas par šovu? Šitā tā Instagram šovu. Skaisti. Tagad mēs varam salonu trosas rocins. Kamēr metinājumus atdzēst. Var apstrādāt. Karsti jau neslīpēs. Es iepriekš taipasēju uz karsti jau. Karsti Tas karsti laid virsū, jā. Ok, labi. Jā, kaut kāds laikam cik viņam ir tas darbības laiks. Ir nav rakstīts. 20 reizes sakrati, uzpūt ūdeni. Viss tur bija.
Ūdeņi jau uzpūt iepriekš? Jā. Elastika, tas kā reiz ir. Windows and doors. Logiem un durvīm. Jā. Tu neizdedzini salonā saurumu ar to. Nu, ko tu dari? Nedeformē rāmi, zemes izplašanās spēks. Redzi, mums tieši vajag. Saglabā elastību, tātad būs kustīgs, neplīsīs. Labas skaņas un siltuma izolācija. Nu, tas tieši sanāk ailēm. Tu neredz vispār nekādas problēmas. Skaisti, tagad ir jāpapēt kāds minūtes. Nezinu, cik 15, 20. Nu, tur jums šķiet ārā. Beidzot saprat, kam viņi domāt. Kam? Sāk durvis neizregulējās. Šā vietas skrūva palieta. Tu tā kā pacēl un izcēl ārā augšu. Es laiku domāju, kāpēc šitiem tieši ir šitā. Ar to puķi kaut kā. Bet saprat. Nu, nededzini tos pirkstus. Man bieza āda. Apdedzināt. Nē, nu skaisti. Jāuzliek taimlaps kā pūšanas. Čo nes... Inovācijas darba procesam. Es domāju, ka ar kartoniņu piespiedīšu uzreiz, lai forma ir pirmā. Lai mazāk jāgriež te nost ir, lai viņš bišķīt sapresē. Un gludāk virsmalē ir. Ja mums te nevajadzētu tā kā grubuļātas sliekšņus tagad, jā? Viņi jau sapratīs, nav jau stulbi. Visā ela gluda tur grubulis uzpūst. Nu jā, pabaksīs, ja tur pucis. Tāpēc mēs tev šitā te tagad uztaisīsim cietu to virsmu. Lai maksimāli gludu var uztaisīt galā un nopūst reiz sudrabiņā. Čotka. Tagad man te jāsēž ar to kartonim. Jāgaida, kamēr nokaltīs. Vēls, bet ir gatavs. Reku smuki nokrāsots viss ir. Nemaz pateikt nevar, ka kaut kas te bijis. Vai ne, Kristap? Kristaps neomā. Oi, ko iekšķiņi labi sanākas. Kādreiz vajag nomainīt golfu pečku? Es varu to izdarīt. Es nemāku pasūtīt radiatoru. Nu, kaut kā tā mums te sanācis. Nedaudz guļus slieksnīši. Bet kā jau mēs zinām, viņš no putiņām, viņš elastīgs, viņam viss kārtībā. Atstāsim krovu un urbumu nākošām apstrādēm. Done. Gatavs. Jāsaliek salons un jāglāž uz skati, jāparbūdo, ja strādā ar uzčiksmu. Viss rītā tiekamies skatē. Es domāju, ka tālāk man te filmēt nav ko. Galvenais bija tas metināšanas process. Ko tu jūs tur skatīsies, kā es tur lampas regulēju? Pilnīgi bezjēdzīgi. Nu pie viena reku tā arī. Uzfrešojām bišķītim džetiņu. Viņi labi uzreiz izskatās. Robīts arī gribētu skatīt. Nu labi, skatieties, kā es lampas regulēju, vai? Robī, Rīmī, tas tieši tev. To uzlikšu taimlaps, kā es regulēju lampas. Kā redzējām, lampas saregulēts. Pulkstenis jau ir šitik. Ne jau no rīta. Ir problēma. Skatu rītā nebrauksim. Jo šitais ir beigts. Likās, ka tikai troses beigts, bet izrādījās arī pats supers beigts. Šāk interkārs svētdienā nestrādā. Nu, palielam viss. Tiekamies skatē. Ko esam ar džetu skatē? Izsas pēc mošķa kaut kādu. Nefilmēšu motus. Tu raksti komentāros sajies. Vai arī tu esi no ķehas džekiem un tu zini, ka neskāji. Un tu bakstīji to baktaplīgas slieksni. Es mēģināšu kaut ko pafilmēt iekšā. Norādes nav, ka nevar filmēt. Filmēšu. Ar telefonu. Aizmirst GoPro. Satraukums, vandrāži. Vispār nepatīk skatu braukt. Kur vēl šitādi automobili. Bet neko, nākamie rindā. Visai glīts sadagusies ir. Un mūsu vārti. Šodien mums ir šitie vārti. Voilà.
te nav jautājumu, ja? Stulbākais ir tas, ka šeit ir izbakstīts caurums ar pirkstu. Paldies skatu džekam. Sametināsim. Nomainīsim arī sliekšņus tomēr. Neesam jau tādi. Kristap, nu tā kā es tev teicu, tās jaunās riepas nostrādāja. Nu, džeks nevar ticēt, ka tagad, viens kaut kāds putis būs slieksnī, ka džek ir jauns riepas, viens šipens uzlikuši. Nenormāls vieglīgi. Forši pozitīvs džeks. Izbakstīs slieksnī vēl vienu caurumu. Nu, te sliekšņi vienkārši kā sriešs ir. Nu ko, makrafleks sagāja? Kristap, aiziet. Situācijas updates. Es nezinu, kam tas liekas reāli. Es jau no 4. No 4 es gaidu, ka izkaltīs. Nekas te nekalst, viss ir slikti. Es jau sen būtu sametinājis. Ko es darīšu? Es vienkārši plēsīšu visu ārā un sametināšu. Uzlikšu timelapse. Tātad, es putas gaidīju, es sapūtu 3, līdz 7 nekas nebija noticis. Es 7 sāku metināt pa īstam, nu tā kā reāli sametināt. Nu labi, ne jau kvalitatīvi, bet reāli sametināt, kā jūs redzēsiet timelapsā. Lūdzu, 1:40 gatavs. Es tās putas gaidīju līdz 7, man vēl no 7 vajadzētu sākt špaktelēt, aizsmērēt, listās sametināts un nokuklūst. Es tāpat beigtu tagad šitīnī laikā. Tā kā jūsu putas ar putām metināt. Ar samarezēm ir štēle. Ar samarezēm ir štēle, ar putām nav štēle. Ja viņas tev neuzpūšās, ko darīt? Viņam citas, tu jau paņemtu kaut kādu galvenās tās. Bet tās arī vajag, viņas biezi blīvāks sastāvs ir. Zaļauģi kā kam tur ir iepūst tās oranžās. Viņas, kas zeltens paliek. Nu, parasti zeltens, jā. Viņas mīksts ir. Šība priekšā. Nu, tāpēc jau bija tās maska. Un jūs paktās pa virsu. Nē, man rekurs lūdzu 1:40 gatavs. Es neredzu jāga putām pūst. Viss, aiziet. Es ceru, ka tas rīls būs aizgājis uz CDD darbinieku. Un ko viņi tu pabakstīs? Es tā rēkšu, bļaģiešu pisīs, tur skruģi iekšā. Es reāli atstāšu, lai viņi sakrāso. Es vienkārši aiziešu projām, aiziešu pēc vecākā, lai tavs darbinieks sakrāso, es būšu vakarā pakaļ. Nu, es strašnā mašīna, nopietnām, viss slikti, sakrāsot. Tur bija pretkorozijas taisīja. Tur krons ir iepūsts iekšā. Viņš maksā? Vakar, man tikko vakar dabūju no grasotavas. 800 eiro samaksāja pa grasotavas. Jūs paņemāt skruķi saskatāt, man tur jāielu. Bet iedomājas to abulam. Bet vakar tur bija putas. Viss es lampas regulēšu. Džeta. Nopirku džetu, nopirku 2 džetas. No mūsu labiem draugiem Avery Rentals.
Gribēju vienu džetu mammai nopirkt. Nu, izstāstīšu stāstu, kur viņa radusies, kāpēc viņa tāda ir. Kāda varbūt interesē. Tātad nopirkt 2 džetus, gribēju labāku atstāt mammai. Kā redzējāt tajā video, šī nav labākā džeta. Šī aizies citiem mērķiem. Te ir iekšā slavenais BKD motors, kam viegli var dabūt jaudu. Nopirku es viņai defektiem, gribēju iziet apskati. Nopirku sliekšņus, sliekšņu nederēja. 5. golfa sliekšņi, nezinu, kāpēc nedara. Atšķirās šī daļa. Kristapis, variet te rādīt vai nevariet? Jā, atšķirās tā daļa. Līdz ar to sliekšņu nederēja, un tad izdomāju viltīgu risinājumu, kā viņu sataisīt. Ja? Jo vajadzēja iziet skati. Sākām mēs ar kreiso pusi, kuras izdomāju vienkārši ieskrūvēt uz skrūvēm bleķīšus. Tā kā caurumu vietās, jo kaut kad vai nu šī mašīna aizies kā donors citam automobīlim, vai nu viņa vienkārši pārdosies ar piezīmi, ka jāmaina sliekšņi. Tātad kreisā pusē pieskrūvējam bleķa plāksnītes apskatē gūt. Šajā pusē iepūtām putas. Apskatē gūt. Nu nē, putas nekalta. Es sadusmojos. Un es sapratu, ka man ātrāk ir sametināt nekā tās putas iepūst. Kurš to dara? Tu neīsti tās putas. Kurš to dara? Tev jāšpaktelē, jāstreso. Es sametināju ātrāk nekā tas nevajag jau kvalitāti. Citiem nav metināmais, man liekas. Saskrūvē. Tur nebija. Tur tikai vajadzēja metināt. Tad, nu jā. Un ziniet, kas joku? Man izbakstīja caurumu šeit skatē. Te ir caurums atkal. Te ir izbakstīts caurums. Skatē, Džeks izbakstīja caurumu. Un izlaid skati. Un tad te rodas jautājums, kāpēc es nevaru iziet ar savu EGR-u. Nēsošo skati, bet es varu iziet ar kaut kādu sapūžu džetu skatu, kurai putas ir sliekšanās. Vai arī ar stradu. Šeit es nevaru tā piesmēt, jo pēc pietieši kāda to sistēmu kāda ir, bet no malas skatoties jautājumu ziedošos dažādos viedokļus, es domāju, ka jūs jau ir kur domāt. Man prieks dzirdēt, ka veselības ministrija arī ir apņēmusies jau nākamajā gadā tiešām ar to sistēmu strādāt. Kristap. Arī šo videoklipu? Šo videoklipu viss atcerās, kāpēc šie iziet skati, bet tas Jūra nogrieztais EGRs neiziet skati. Tad, nu jā, tad mums ir radās šis automobīls šim projektiņam. Ko mēs viņu darīsim, mēs vēl nezinām. Jā, tad ir, vai nu viņš aizies kā motora donors, vai viņš aizies uz tirdziņā ar piezīmi, ka jāmaina sliekšņi. Ja iet tirdziņā cena? Nu, ja netaisam to apkopu, gan jau ka 1,2, 1,3. Un jūs taisam apkopu? 1,5. Varam samainīt zobsiksni, jāmaina, nav mainīt un eļa nav mainīt. Varam sataisīt apkopu 1,5 pārdot skatu uz gadu. Jauns stikls. Un, nu jā, man bija plāns vienkārši mammai nopirkt jaunāku mašīnu, un tad es gribēju ar 2 džetām izvēlēties labāku. Bet pašam jau viņa pie sirds. Nu tas BKD motors. Viņš labi skrien. Kā apļos turās? Sportinieks. Starp citu mums bija, kā es to skati izgāju, var apstāstīt tagad. Tas būtu svarīgi, jā, es izgāju aizbilst to skati. Es Kristupam stāstīju, nu mums vajadzēja kaut kādas riepas uzlikt, neizgāju skati daļu riepām. Mammai nopirku vienu jaunu komplektu riepas, ko liksim uz viņas džetas. Es tagad pirms tās riepas uzlieku viņai, es viņas uzliku šeit uz skati. Un Kristupam saku, tās riepas varētu man to skati izglābt. Nu, tas Džeks skatē, viņš tagad izbakst man to caurumu. Un nākšana skatās tās riepas, kas tām riepām bija. Viņš man prasa, kāpēc ierakstīts punkts, ka atšķirās kaut kāda riepa. Es saku, nu kā, viena savādāk bija, nopirkām visas jaunas. Tā taču drošība riepas. Un viņš piet pie tās riepas, viņš skatās, ne, nu tiešām svaigs, saka, ne jau svaigs, bet jauns. Un viņš iet apkārt, nu tiešām jauns riepas. Un viņš 100 punktu nevarēja nocēt, ka kāds varētu pūst makroflekas sliekšņos un likt jaunas riepas. Kurš tā darītu? Tikai viņš nezināja, ka tās riepas manai mammai paliks. Tagad dod hintu citiem, kad... Nu tas ir tips and tricks, nu. Ka tu vari jauns riepas. Tas aizmiglo acis. Jā, viņš izbakstīja caurumu, bet viņš nespēja saprast to, kāpēc ir uzlikts jauns stikls, nevis kaut kāds lietots. Ir jauns bremžu suports, kaut ko pa drošību var vēl, un jauns ziemas riepas ar redzēju. Nu jā, viņš jau redz cilvēks. Viņš saprot, ka centās laikam, jā, bet nu necentāmies. Un kad varbūt sametinās arī tos liekas, līdz galvam. Nu, ja mēs viņu nepārdosim un atstāsim ģimenē, tad mēs sametināsim. Es domāju, ka nē, es domāju, ka tur tas swaps aizies. Nu, vai nu swaps aizies mums vienam projektam, kas mums briest, un varbūt būs, jā, tur vajag BKD motoru, tāpēc arī tik tā džeta nopirkt. Vai nu atstāt mammai, ko braukt, vai arī paliks kā swaps, jo tas otra džeta ir 1,9 BLS, man liekas, vai kaut kāds tāds. Tā kaut kā? Kas vēl Kristupiņu pietrūkst tur? Es nezinu, es jau tur graizīšu skatīšos. Nu, tāds mums sanāca tas īsais. Mēs ar broksim Porsche braukāties tad. Porsche braukāt? Atnāca Porsche šodien. Dod sēdāt to vidēt. Porsche izmest sēdā. Bonus vidē. Ar Subaru un Porsche tandēmā. Melnais sēdz jāslēp.
servisā iekšā. Ieraksti komentārā, vai tev interesē šāda veida saturi no ikdienišķiem darbiem kaut kādiem? Šinainigans tie sauktos, ja? Kaut kādas tur tādas darbības interesantas. To strādu būtu bijis interesanti. Kā to skati gājām. Tas būtu tāds episks vidīgs bijis. Nu, tur Džeki 15 minūtes viņu kaut nevar atrast. Tā kā mēs it kā varam kaut ko tādu arī no ikdienišķākajām tādām, nekas ir vīlēts dīzels vai kaut kāds saturījums parādīt. Un varbūt ir interesanti. Ja ir interesanti, rakst komentāros, pasīsim, cik daudz komentāru sarakstīs, un tad mēs uztaisim. Jā, lūdzu. 2 komenti jau ir. Lūdzu vēl, more. Un tad mēs varam kaut ko vēl papildināt, parādīt. Kaut ko džeturēt, kaut kādas... Jo šitādas tačkas jau bišķi vieglāk. Apļu sacensības ar džetu uztaisīt pret Sēt Leonu Melno. Kurš ātrāk izņems Rāmos sporta kompleksu 3 apļus. Un neatapsies uz jumta. Galvenais. Tā kā jā, piesakojieties. Ko es jau saku šodien 3. reizi? Nē. Jā, nē. Nē. Piesakojieties, nolaikojiet, ierakstiet to komentāru, vajag vai nevajag. Lai varam kaut ko pafilmēt vēl. Mums viss kaut kas interesants notiek, ko mēs aiz kadru atstājam, tāpēc, kad nav vīlēts dīzels, piemēram, nav interesanti. Nu, bišķiņu arī tas, ka laika trūkums. Nu, arī laika trūkums, jā, bet var jau kaut kāds šitāds ātros, jau ar GoProšku safilmēt varam. Beigās pierunāsim kaut kāds storiju par to visu, lai kaut kāds kopsaukums tam visam. Jā. Jo ļoti bieži nāk tā, ka uzfilmē kaut ko un vispār nav saprams, kas tur bija, un tad prasās blakus stāvēt un parunāt. Vai ne? Metināt sliekšus. Metināt sliekšus, nepūšat pucis, neesat lohi. Vienkārši neesat lohi. Tas ir vēl iztērēts laiks. 3 stundas no mans 2 iztērēts un pat 40 minūtēm sametināja. 40 minūtes sametināts. Kā vēl? Piefilmēt tūplāns, Kristupiņ. Pie beigām pieliksim tūplāniņus un mozončiku tagad. Nu, ir sami eleganti. Pagaid. Iztrīks. Nav tur nekādas putas, redziet. Bez pārmetumiem, ja? Es nekrāpšu katrs džeks. Visiem čau.